mēs atrodamies Hokeja skolas Rīga mājas laukumā, kur šovakar jaunie rīdznieki uzņems turnīra līdervienību Zemgale LBTU komandu, kas soļo pretī pirmajai vietai regulārajā sezonā. Kārtīgi spēlēja tieši aizsardzībā. Rīgas hokejisti neļāva Mogo izpausties, un tieši šī spēle pie saviem vārtiem palīdzēja izvirzīties vadībā, bet tikmēr vadībā izvirzās Zemgale. 1-0 jau pašā spēles ievadā. Kristaps Kristiņš ir precīzs un mainās Zemgales spēlētāji. Tikmēr šeit seko metiens pa vārtiem. Neizdevās tvert Rīpu Gusevam. Pagaidām tikai Zemgale ar Rīpu Bucenieks. Metiens un Gusevs glābi savu komandu, bet neizdodas viņam tvert Rīpu, un atlēkuši Rīpa nonāk rīdznieku vārtos. 2-0. Tikmēr rīdznieki dabū Rīpu ārā no savas zonas ar vienkāršu paņēmienu. Čēslis to paveic. Tagad arī pirmo reizi spēlē, ja iesaistās Marijusam Bairunam galējām. Pilnā sastāvā spēlē Hokeja skola Rīga, tikmēr šeit Gusevs glābi komandu pēc roķa metiena. Zaprivoda, pirmās maiņas centrs šodienas spēlē. Boltramovičs ar Rīpu laukums stūrī. Zariņš, Zaprivoda savāca Rīpu, vēl viens metiens, Rīpa ir vārtos. Izdodas rīdzniekiem viens vārds atspēlēt. Aleksandrs Zaprivoda met un met viņš precīzi. Noreika aiz pretinieku cietokšņa spēlē atpakaļ Andersons. Alksnis. Un Rīpa ir vārtos. Ātri vien izdodas atjaunot 2 vārtu pārsvaru Zemgalei. Alkšņa metiens un Rīpa ieklunkurē pretinieku vārtos. Ļudis piespēlēs, tagad arī pretuzbrukums mazākumā. Un Gusevs glābi. Nav gan ātruma šajā epizodē, līdz ar to nāks raidīt Rīpu pretinieku zonā. Bairuns galējs mēģina to izraidīt ārā, neizdodas. Boltramovičs piespēle metiens, un Bairuns galējs ar metienu arī tiek galā. Tikmēr mājiņa jau sastāv Zemgale Noreika. Zelts šeit savāca Rīpu, zelta metiens un Rīpa ir vārtos. Kristians Zelts metiens zem vārtu pārlikņa un 4-1 panāk Zemgale. Gūtie vārti uzlādējuši Kristians Zeltu. Tagad Karaša. Arī plaukums stūrī, piespēle vārds priekšā Kristiņš, un tur beigās pārāk šajā duelī ir Oskars Gusevs. Vēl viens bīstams moments Zemgalei. 17 gadus vecais aizsargs Anatolijs Tovarišs. Pats arī dodas tagad pāri un seko arī metiens Tovarišs izpildījumā. Saspēle pagaidām pa perimetru. Vēlreiz Alksnis met no zilās līnijas, atver Gusevs. Atliek šo Rīpu savāca Zemgale, vēlreiz Alksnis metiens tagad jau no labās malas. Rīpa vārtu priekšā un izdodas to piespiest Gusevam. Izdevās izturēt šo skatisko mazākumu laukuma saimniekiem. Šeit, kā futbolā spēlē arī Lazarenoks, šoreiz gan labā nozīmē. Ar kāju notur Rīpu uzbrukuma zonā, tālāk Rīpa vārtu priekšā un beigās arī tiesneša svilpe. Pēdējās sekundes skatiskajā vairākumā Smirnovs un izdodas tomēr tikt līdz bīstamam momentam laukuma saimniekiem. Gusevs šeit piespēlē, bet tālāk arī atvaira metienu. Nepārāk sekmīgs epizodes sākums. Rīdznieku vārtsargam pats pēc tam gan savu kļūdiņu laboja. Tagad vēl viena iespēja metiens vārtē. Edgars Kazaks. Otrie vārti viņam šajā spēlē. Vispār Gricīnskim. Viņš arī pirmais pie Rīpas. Labi atrod Miller. Miller slido ap vārtiem un šeit iespēja Zemgalei. Nav, protams, opti, bet hokeja līgā
pārāk daudz leģionāru, īpaši jau Latvijas komandās, tikmēr vārti. Pie tālā Stabiņa pie ripas tiek tieši Eimants Noreika. Un Zemgale. Bet līdz metienam Jelgavnieki netiek, un līdz ar to 6-1. Zemgale izcīna uzvaru izbraukumā, pārspējot hokeja skolu Rīga.